Sinepju graudiņš. Vārds katrai dienai. Baudi savas privilēģijas. Šodienas raksturvieta. Bet arī jūsu galvas mati visi ir skaitīti. Mateja evaņģēlijs 10. nodaļa, 30. pāns. Šodienas pārdomas. Nesen ejot gar savu auto, pamanīju, ka kaut kas nav kārtībā ar spoguli. Un jā, man atlika tikai pielikt roku, kad spoguļu stikls iekrita manā plaukstā. Tas bija atlīmējies un pat grūti saprast, kā vēl nebija izkritis un pazudis. Varētu teikt sagadīšanās, bet ziniet, tieši tāpat notika pagājušā gadā ar otru spoguli. Šeit gan svarīgi ir piebilst, ka es katru dienu sāku, veltot laiku Dievam un ielieku savas gaitas viņa rokās. Apzinies, ka tavs mīlošais debesu Tēvs ir ieinteresēts katrā tavā dzīves sīkumā un ir gatavs tevi brīdināt, vadīt, pasargāt, dot gudrību un izdošanos. Vienvārds sakot, darīt visu, lai tu justos viņa mīlēts un aprūpēts. Pat māts no tavas galvas nenokrīt bez viņa ziņas. Uztici viņam katru dienu un baudi Dieva bērna privilēģijas. Šodienas lūkšana. Tēvs, pateicos, ka tu esi ieinteresēts katrā manas dzīves detaļā. Paldies par tavas mīlestības pilno gādību par mani. Es izvēlos katru dienu sākt ar sarunu ar tevi un pilnībā uzticēt tev savas domas, vārdus un darbus. Jēzus vārdā. Āmen.